Sveicināti EVTN ēterā ziņas studijā Ģirds Linda. Venēcijas komisija atzīst Latvijas tiesības izstāties no Stambulas konvencijas. Venēcijas komisija pieļauj, ka Latvija varētu izstāties no Stambulas konvencijas un tas nebūtu pretrunā ar likumu, bet uzsver, ka konvencija ir būtiska vardarbības mazināšanā un ka valsts likumdošana var nenodrošināt pietiekamu vardarbības mazināšanu, liecina komisijas atbildes secinājumu tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei, kura bija lūgusi komisiju sniegt atzinumu par Latvijas iespējamo izstāšanos no Stambulas konvencijas. Komisija norāda, ka politiski, ideoloģiski, ekonomiski, sociāli, kultūras un citi apsvērumi var ietekmēt valsts lēmumu izstāties no līgumiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs šaubās par Krievijas gatavību mieram Ukrainā. Trešdien pēc tikšanās ar ministru prezidentu Eviku Siliņu kopīgā preses konferencē sprieda, ka starptautiskā situācija joprojām sarežģīta un mainīga. Jā, tā situācija ir sarežģīta, viņa ir ļoti dinamiska, tā mainās, man liekas, nedēļām un pat dienām, dažreiz pat pa stundām. Vakar ministra prezidenti bija Austrumflanka samitā Helsinkos, Eiropas līderu līmenī, man ir bijušas divpusējās tikšanās. Mēs arī runājam par tiem centieniem, kas šobrīd ir panākt mieru Ukrainā. Mūsu valsts arī pilnībā atbalsta gan drošības garantijas, gan to virzību, kāda ir, lai šo mieru panāktu. Bet, protams, ka vēl ir ļoti, ļoti daudz elementu, daudz sarunu procesu, un tas pamatjautājums joprojām paliek uz galda, vai Krievija tam visam piekritīs vai ne, vai tā ir gatava. Tā labā ziņa, ko mēs tomēr jūtam, ka Amerikas Savienoto Valstu, Eiropas un Ukrainas pozīcijas šobrīd varbūt veidojās jau daudz detalizētāks un saskanīgāks, vai tas būtu drošības jautājumu loks, vai tas būtu teritoriāla problēma loks. Bet, protams, ka gala lēmums, kā suverenai valstī, būs Ukrainai par daudzām lietām, un šis process turpinās. Tā kā arī nākamgad domāju, ka mēs redzēsim starptautiski vēl ļoti daudz pavērsienus, bet no tā drošības viedokļa es tomēr teiktu, ka tie darbi, ko mēs esam veikuši, gan stiprinot austrumu robežu, gan NATO samitā vienojoties par 5% iekšzemes koproduktam, un es labi atceros to mūsu diskusiju, bet Latvija faktiski bija pirmā no valstīm, kas nobalsoja par 5% budžetu šeit Baltijas reģionā. Šī apņemšanās ir, bet šobrīd runa jau nav tikai par skaitļiem, runa ir arī par reālām spējām, kas mums ir jātīst. Jātīst gan aizsardzībā, gan arī iekšlietu sistēmā. Latvija pagaidām nedemontēs sliežu ceļus, kas ved uz Krieviju. Latvija pat labam nesot tādu tiešu drošības draudu, kuru dēļ būtu nekavējoties jādemontē dzelzceļa sliedzi pie austrumu robežas. To Saeimas iekšējās drošības apakškomisijas sēdē atzinusi aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Liene Gātere. Vienlaikus gan tiek uzsvērts dzelzceļa infrastruktūras ierobežošana nav tā dēvētā zelta lode pret potenciālu agresoru. Aizsardzības resursi norāda, ka sliedzes ir tikai viens no pretmobilitātes elementiem līdzās gaisa, sauszemes, jūras un kibertelpas aizsardzībai. Nacionālajie bruņotie spēki esot sagatavojuši scenārijus, kā rīkoties gadījumā, ja apdraudējums parādas pēkšņi. Pēc NBS vērtējuma vislielāko laika ieguvumu militārā situācijā dod gadījums, kad šāda infrastruktūra vispār nav pieejama. Tomēr konkrēti termiņi un mehānismi publiski netiek atklāti. Prezidents Donalds Trumps otrdien pavēlēja noteikt pilnīgu blokādu visiem naftas tankuģiem, kas iebrauc vai izbrauc no Venecuēlas, paziņojot, ka Nikolasa Maduro režīms ir ārvalstu teroristiskā organizācija un apsūdzot to nozagtu ASV aktīvu izmantošanā terorisma, kontrabandas un citās noziedzīgās darbības finansēšanai. Venecuēla pilnībā ielencis lielākais jūras spēku apvienojums, kāds jebkad izveidots Dienvidamerikas vēsturē. Maduro izmanto naftu no nozagtajām naftas laukiem, lai finansētu sevi, narkoterorismu, cilvēku tirdzniecību, slepkavības un nolaupīšanas, teica Trumps. Nelegālie imigranti un noziedznieki, kurus Maduro režīms nosūtīja uz Amerikas Savienotajām valstīm vājās un nekompetentās Baidena administrācijas laikā, tiek strauji atviesti Venecuēlā. Trešdien Trumps paziņoja, ka ASV pie Venecuēlas krastiem ir konfiscējuši naftas tankuģi ar nosaukumu Skipper, būtiski sāsinot spriedzi starp ASV un Venecuēlu. Saskaņā ar
ar informāciju skiperi ir kuģis, kas slepeni pārvadām naftu, pārkāpjot sankcijas un vienlaikus ir daļa no aptuveni 1000 tankuģu flotiles, kas klusām pārvietojas pasaules jūras ceļiem, lai transportētu naftu no sankcionētām valstīm, piemēram, Krievijas, Irānas un Venecuēlas. Tā dēvētie spoku kuģo zem ārvalstu karogiem, lai slēptu savu izcelsmi. Regulāri maina nosaukums, pārreģistrē īpašumtiesības caur fiktīviem uzņēmumiem, atslēdz transponderus, lai izvairītos no izsekošanas un veids kravas pārkraušanu atklātā jūrā, lai maskētu pārvadājumo naftu. Kā ziņo Reuters, skiperi decembra sākumā bija iekrauts ar aptuveni 1,8 miljoniem barelu naftas, bet neilgi pirms konfiskācijas tas pārsūtīja aptuveni 200 miljonus barelu. Nafta uz tankuģi, spriežot pēc pašreizējām vidējām naftas cenām, visticamāk ir 60 līdz vairāk nekā 100 miljonu ASV dolāru vērtībā. ASV kopš septembra sākuma ir veikuši triecienus Venecuēlas tuvumā, īstenojot Trumpa misiju apturēt narkotiku ieplūšanu valstī. Kopš septembra ASV bruņotie spēki Venecuēlas tuvumā pret aizdomās turētiem narkotiku kontrabandas laivām un kuģiem ir veikuši vismaz 22 triecienus, kuros nogalināti 87 cilvēki. A tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening. Our message to the people of the United States remains the same. Peace. Peace above all else. No to crazy war. No to bloodshed for oil. Lietuvas iedzīvotāju skaits nākamajos 25 gados varētu sarukt par 7,3%, bet gadsimta mijā valstī dzīvos par 25,5% mazāk cilvēku nekā pašlaik. Aplēses rāda, ka 2050. gadā Lietuvā varētu būt 2,680,000 iedzīvotāji, kas ir par 210,000 mazāk nekā šogad. Savukārt 2075. gadā iedzīvotāju skaits varētu būt sarucis pat par 500,000 salīdzinājumā ar šā gada datiem. Savukārt 2100. gada sākumā Lietuvā varētu būt 2,152,000 iedzīvotāji. Valsts datu aģentūra prognozē, ka līdz pat gadsimtu mijai Lietuvā sieviešu būs vairāk nekā vīriešu. Saskaņā ar visticamāko demogrāfisko scenāriju līdz 2100. gadam kopējais Lietuvas iedzīvotāju skaits patstāvīgi samazināsies. Turpinājumā par sportu. Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Olimpiskā komiteja ir vienojušās par Latvijas jaunatnes olimpiādas atjaunošanu pēc 6 gadu pārtraukuma. Plānots, ka Latvijas jaunatnes 10. olimpiāda norisināsies Valmierā no 2026. gada 18. līdz 20. jūnijam. Tajā jaunie sportisti sacentīsies 24 sporta veidos un 30 disciplīnās. Valmiera kļūs par centrālo norises vietu, uzņemot sacensības airēšanas, slaloma, badmintona, 3x3 basketbola, BMX riteņbraukšanā, boksā un citos sporta veidos. Vienlaikus sacensības norisināsies arī citvieta reģionā. Florbols, piemēram, notiks Kocēnos, golfs un teniss Valmiermuižā, smaiļošana un kanoē Limbažos, ūdens un jāšanas sporta veidi Burtniekos, regbijs Brenguļos, savukārt orientēšanās sports Kauguru pagastā. Boksa pasaulē arvien skaļāk izskan jautājums, vai runa joprojām ir par sportu vai jau par augsta līmeņa izklaides biznesu. Kad notiek kārtējā Džeika Pola cīņa. Ringā plānotā cīņa starp internetu slavenību Džeiku Polu un bijušo pasaules čempionu smagajā svarā Antoniju Džošuā kļūs par vienu no pretrunīgāk vērtētajiem notikumiem mūsdienu boksā, līdzīgi kā iepriekšējā Džeika cīņa ar Maiku Taisonu. Bookmakeru prognozē šobrīd ir viennozīmīgs. Antonijs Džošuā tiek uzskatīts par pārliecinošu favorītu. Likmi koeficienti liecina, ka Džošuā uzvara tiek vērtēta vairāk kārt ticamāk nekā Džeika Pola panākums. Savukārt Pola iespējamā uzvara tiek dēvēta par sensāciju. Analītiķi norāda pieredzes, fiziskās jaudas un profesionālā līmeņa atšķirība šajā duelī ir acīm redzama. Tomēr sportiskais aspekts nav vienīgais, kas piesaista uzmanību. Aizkulisēs šī cīņa tiek uzskatīta par vienu no ienesīgākajiem boksa projektiem pēdējo gadu laikā. Pēc nozares aplēsēm Džeika Pola honorārs varētu sasniegt vairākus $10 miljonu. Savukārt Antonija Džošuā atlīdzība vēl būtiski lielāku summu, ņemot vērā viņa statusa, pieredzi un vārda vērtību boksa tirgū. Vienlaikus Džeiku Polu arī šajā gadījumā pavada kritika. Boksa aprindās jau iepriekš izskanējuši apgalvojumi, ka vairākās cīņās
Viņa cīņas esot bijušas rūpīgi izplānotas kā šovs, nevis tīra sportiska sacensība. Kā piemērs bieži tiek minēta viņa cīņa ar boksa leģendu Maiku Taisonu pagājušo gadu, par kuru sabiedrībā izskanējušas aizdomas par sarunātu scenāriju. Prognozes liecina, ka šo dueli televīzijā un straumēšanas platformās varētu noskatīties desmitiem miljonu skatītāju visā pasaulē. Jāpiebilst arī, ka Latvijas bokseris Mairis Briedis ilgstoši mēģināja izaicināt Džeiku Polu uz cīņu. Cīņa notiks Miami, ASV sestdienas agrā rītā pēc Latvijas laika. Un noslēgumā par laiku. Šīs nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nedaudz paaugstināsies, bet Ziemassvētkos un gadumijā iespējams salas prognozēs sinoptiķi. Ceturtdien, 18. decembrī daudz vieta gaidām migla, vietām mazliet līs. Piektdien nokrišņi netiek prognozēti. Gaisa temperatūra gaidām starp 0 un +7 grādiem. Siltākais laiks būs Kurzemē. Naktī uz sestdienu Latviju no ziemeļrietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona. Vairāk līs Vidzemē un Kurzemes rietumos, bet Latgalē lietus gaidāms dienā. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidu rietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +3, +8 grādiem. Svētdien nav gaidām būtiski nokrišņi un gaiss kļūs par kādu grādu vēsāks. 22. līdz 24. decembrī iespējams lietus un sniegs. Sagaidāms, ka Ziemassvētkos vai pēc svētkiem iestāsies noturīgs sals. Daļā valsts tas var būt Kaila sals. Lai jums svētīgs šis advents laiks un jauks vakars!